Sveiki! Šajā reizē piedāvājam kriminālu ziņu rubriku, jeb apskatu par dažiem svaigākajiem kriminālajiem notikumiem mūsu pašu Latvijā. Bet, runājot par naudas lietām, var jums piedāvāt nereāli dāsnu starta kapitālu. Tie ir precīzi 5000 bezmaksas griezieni. Nav brīnums, ka tas tiek piedāvāts tikai jaunajiem lietotājiem, bet daudzi pazaudē savu naudu, jo izmanto to nepareizi. Schēma ir citāda, tāpēc arī pats pierģistrējos, lai notestētu. Verifikācija jau bija veikta, nelielas izmaksas, pirmie bonusi bija piešķirti. Daudz pie šī punkta apstājas, jo ierauga, ka, lai tiktu tālāk, ir jāapgriež konkrēts cipars. Taču mērķis ir tikt līdz nākamajam. Pat ja nedaudz jāpapildina depozīts, bonus pieaug eksponenciāli. Tas uzreiz iedos pietiekamu kapitālu uztaisīt nepieciešamo apgriezienu, lai tiktu līdz finālam, kas ir bonusa galvenā sastāvdaļa, jeb 70% no visa laimesta. Linku uz iepazīšanās bonusu atradīs aprakstā. Jauniešu banda pašā Rīgas centrā smagi piekauj un aplaupa kādu ārvalstu pilsoni. Notikums norisinājās 22. oktobra naktī, kad valsts policija saņēma izsaukumu uz Rīgas centru, kurā ziņos par uzbrukumu kādam ārzemniekam. Kā mums visiem labi zināms, centrā praktiski uz katra stūra ir novērošanas kameras. Tāpēc visa šī nozieguma detaļas tika fiksētas video formātā. Vīrietis, nemaz nenojaušot par briesmu tuvumu, šķērso gājēju pāreju, kur viņu sagaida viens no jauniešiem, un negaidīti veids kājas sitiena paņēmienu pa vīriešu galvu un vēl vienu kontrolu sitienu ar roku, kura rezultātā viņš saļimst uz trotuāru. Tālāk pie viņa pienāk otrs jaunietis, kurš izložņā pa kabatām un izņem visu, ko vien var. Pirms tam viņš vēl pagūst iespert pa bezsamaņā guļošā upura vēderu. Kā redzams, tad ielas otrajā pusē stāv vēl viens līdzdalībnieks, kurš visticamāk pirms tam izsekoja ārzemnieku un nodeva informāciju pārējiem. Tipisks gopstop organizētā grupā, kas bija ļoti populāra parādība Rīgā 2000. gadu pirmajā pusē. Jāpiebilst, ka divi no bandas ātri vien tika aizturēti, un pie viena no viņiem policija atrada cietušā vīrieša naudas maku un personas apliecinošus dokumentus. Policija ieradās notikuma vietā, kur pamanīja jauniešu bandu. Vienu no noziedzniekiem izdevās aizturēt uzreiz, taču pārējie metās bēgt, un tika uzsākta īsa notveršanas operācija. Kāpēc šajā gadījumā būtu jālieto apzīmējumu banda? Kā izrādās, tas nebija viņu vienīgais izdarītais noziegums tajā diennaktī. Vienlaikus valsts policija saņēma informāciju, ka netālu esošajā parkā vairāk jauniešu grupējums uzbrucis citām personām. Pārskatot video materiālu ierakstus, tika konstatēts, ka abi incidenti ir saistīti ar vienu un to pašu jauniešu kompāniju. Drīz vien, operatīvi reaģējot, tika aizturēts arī pārējās aizdomās turmās personas. Par cietušā veselības stāvokli informācija nav pieejama, taču spriežot pēc video ieraksta, viņš pēc notikuma visticamāk tika nogādāts slimnīcā ar galvas traumu. Var teikt, ka Rīgas centrā vēl pavisam nesen uzdarbojās organizēta banda, kuru beidzot izdevās neutralizēt. Iespējams, ka banda veikusi arī cits noziegums jau iepriekš, tādās vietās, kur kameru nebija. Lai arī uz Rīgas ielām tagad ir par vienu bandu mazāk, tāda veida incidenti rada bažas, ka pašā Rīgas centrā turisti nevar justies droši, un tiem jāuzmanās, ka jebkurā brīdī kāds viņus var aplaupīt, kā tas jau notika ar konkrēto nelaimīgu ārzemnieku. Kāds Latvijas pilsonis aizturēts aizdomās par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Kļuvis zināms, ka valsts drošības dienests oktobra vidū aizturējis personu, kura nelikumīgi vairāk mēnešu garumā ievākusi ziņas par Latvijas aizsardzības nozari un nopludinājusi Krievijas izlūkdienestam. Viņš ieguvis un nodevis ziņas par aviācijai izmantojumu privātu infrastruktūru Latvijas teritorijā, NATO sabiedroto klātbūtni valstī un dažādām aizsardzības nozares aktualitātēm. Neilgi pēc aizturēšanas drošības dienests sadarbība ar militārās izlūkošanas dienestu veica kratīšanas ar aizturēto personu saistītos objektos Ventspilī. Un kratīšanas laikā USB kartes ar no datoriem izņemto saturu nodotas padziļinātai ekspertīzei, lai noskaidrotu, vai tajās nav kādas sarakstas vai citi pierādījumi, kas vēl tiešāk apstiprinātu spiegošanas faktu. Aizdomās turētais vīrietis Krievijas spēcdienestu uzdevumā ieguva informāciju arī tai skaitā par mobīlo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, kā arī citas ziņas. Aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, kas ir tikai loģiski. It īpaši šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā laikā, kad notiek karš Ukrainā un Krievijas pašreizējā vara ir starptautiski atzīta par agresoriem. Tāpēc katra Latvijas pilsoņa jebkāda līmeņa palīdzība un vēl jau vairāk spiegošana Krievijas labā ir sodāma ļoti smagi. Krimināla likums par spiegošanu, kā maksimālo sodu paredz brīvības atņemšanu līdz 20 gadiem, konfiscējot mantu. Jāpiebilst, ka pēdējo mēnešu laikā šis nav pirmais gadījums, ka kāds Latvijas pilsonis nodod
informāciju Krievijas militārajiem dienestiem. Tā augusta beigās tika aizturēts vēl viens spiegs, kas nodevis Krievijas izlūkdienestiem ziņas par vairāku Latvijas militāro objektu atrašanās vietām, plānojumu un drošības risinājumiem, kā arī ziņas par militāro objektu būvniecību un NATO karavīru klātbūtni militārajos objektos. Un jāsaka, ka šī spiegošanas lieta ir vēl nopietnāka un Latvijas drošībai bīstamāka. Tāpat jūnijā saistībā ar cita veida palīdzību, kas koordinēta no Krievijas, tika aizturēta vēl kāda personu grupa, kas nāca no nelabvēlīgas vides un par savu darbu pret dažādiem objektiem Latvijā, kas izpaudās to dedzināšanas mēģinājumos, katrs saņēma 1000 eiro atalgojumu no Krievijas dienestu puses. No tā varam secināt, ka drošības situācija Latvijā šobrīd ir diezgan nestabila, kas saistīts ar dažādu personu palīdzības sniegšanu agresoru valstī, kā arī citu kaitniecisku darbību veikšanu. Šie ir tikai pāris gadījumi, kas ir atklāti un vainīgie saukt pie atbildības, bet cik tādu slepeno palīdzības sniedzēju vēl turpina aktīvi darboties Krievijas interesēs. To mēs varam tikai minēt. Tālāk, galvenā ziņa mūsu rubrikā. No sākuma likās, ka tas ir nereāli, bet pēc tam vienkārši nespēja tam noticēt. Šī gada rudenī policijai ienāca informācija par vairākiem gadījumiem visā Latvijā, kur krāpniecības rezultātā iedzīvotāji zaudējuši savus nekustamos īpašumus. Kā tad izpaudās krāpnieku schēma, kas jāatzīst bija ļoti efektīva? Proti, viltvārdis uzdevies par policistu, kurš ar zvana palīdzību brīdina par to, ka it kā šobrīd kāds mēģinot pārvilkt konkrētās personas dzīvokli. Tālāk, kad krāpnieks sajūtas, ka cilvēku otrā klausulas galā jau izdevies pārliecināt, nekavējoties sāk realizēt schēmas otro soli, iesaistīt viņu operācijā, lai viņš it kā palīdzētu aizturēt ļaundari, kas mēģinot izkrāpt viņu dzīvokli. Lai nodrošinātos, ka schēma tiešām izdosies, krāpnieku upurim iestāst, ka operācija ir slepena un to, ka viņš par to nekādā gadījumā nedrīkst nevienam stāstīt. Nākamais solis sekojošs. Krāpnieki īpašnieku vārdā aizpild anketu nekustamo īpašumu mājaslapā, kurā norāda, ka vēlas pārdot dzīvokli. Kad anketa ir aizpildīta, dzīvokļa īpašnieks saņem zvanu jau no īsta māklera. Sarunā ar mākleri viņš izpild visu pēc krāpnieku instrukcijas. Kādi dokumenti jānosūta, kas jānosauc. Tajā brīdī upuris ir pilnīgi droši, ka viss norit pēc plāna un ka tā visa ir policijas organizēta operācija, kurā viņš ir tikai kā dalībnieks. Tomēr viņš diemžēl nenojauš, ka viss notiek pa īstam. Rezultātā īpašnieks pat tiešām pārdod savu dzīvokli un iegūto naudu nodod krāpnieku atsūtītam kurjeram. Beigās persona paliek gan bez mājokļa, gan bez pārdošanas naudas. Visos gadījumos valsts policijā par notikušo ir uzsākt kriminālu procesu un norit izmeklēšana. Diemžēl šo procesu nereti apgrūtina fakts, ka krāpnieki cietušo tik ļoti apvārdojuši, ka viņš sākotnēji nelabprāt sadarbojas ar policiju, uzskatot, ka īstā policija ir krāpnieki, bet tie, kas viņu apmānījuši, īstie darbinieki. Statistikas dati par krāpnieku nodarītiem zaudējumiem vien runā paši par sevi. Proti, šī gada 10 mēnešos iedzīvotāji krāpnieku darbību rezultātā zaudējuši 17 993 222 eiro, un tie ir oficiālie policijas dati. Šī bija Latvijas kriminālziņa rubrika par dažām no pēdējā mēneša šokējošākajām ziņām. Spied laiku, ja patīk šis formāts. Visu labu!